Jautājums tāds, kā tev izdodas samaksāt nekustamo īpašumu 5 nekustamajiem īpašumiem? Tas, kas ir tavā deklarācijā. Es knap ar vienu tiek galā. Viss vienkārši, man ir ļoti maziņš, man ir nav liela pagātne. Brocēno zeme un māju, pa kuru es maksāju kopumā vairāk par 200 latiem. Bet, teiksim, ja cilvēks, teiksim, gribētu pats noražot savu pārtiku, savu elektrību, gribētu dzīvot no tās negodīgās sistēmas. Tu nedomā, ka būtu godīgi dot cilvēkam tādu iespēju, teiksim, ka vienīgam īpašumam nevajadzētu aplikties nodokļus. Jo daudz kur citur Eiropā tā ir. Nu jā, vai tas ir vienkārši, teiksim, lai papildinātu valsts kasu, kas jau par cik cilvēku izbrauc, vienkārši saprotam, ja jūs vadāt? Nē, visi nodokļi jau ir, lai papildinātu valsts kasu, bet kur ir garantija, ka, ja būs vienīgajam īpašumam, kur ir garantija, ka, teiksim, nebūs tās mājas, kas ir pa miljoniem, ka tās kļūs par vienīgo īpašumu daudziem? Labi, nē, pagad, ok, bet tādā veidā vismaz mēs palīdzam. Bagātnieki tāpat nemaksā tādus nodokļus kā nabagie. Faktiski runa ir par to, ka vispār pastāv tāds nekustamā īpašuma nodoklis vienīgiem mājoklim. Kaut gan mums satversme paredz, ka mums katram ir tiesības savu privātu īpašumu mājokli, bet to var atņemt. Ja? Tad valsts var atņemt, ja es nesmaksāju nodokli. Man kaimiņos maksā pa 0,5 hektāru zemes, kur nekas neaug. 500 eiro gadā. 500 eiro gadā pa 0,5 hektāru zemes, tāpēc, ka tā ir Rīga. Ja? Bet tas tā ir vienkārši pļava. Ja? Par ko viņi maksā tie cilvēki? Par savu īpašumu, kur viņi dzīvo. Viņi maksā diezgan lielu naudu, un viņi nevar viņu nemaksāt. Saprot, tas ir valsts rekets. Jā, bet, teiksim, atgriežot... Un tu kā Saeimas deputāts šobrīd, tu pārstāv valsts reketu, vai tu to gribi vai nē? Nē, visi nodokļi savā ziņā pēc jūsu... Ir rekets, jā, nevis interpretācijas, tas ir... Tas ir pret satversmi, jā, un šis konkrēti ir pret satversmi. Mēs nerunājam par nodokļiem, kur nav, antikonstitucionāli, bet šis ir antikonstitucionāli. Jā, bet jūs piekrītat, ka ir jau arī ēnas puses tam piedāvātājiem, ka būs vienīgais mājoklis netiks aplikts. Ja? Kur ir garantija, ka, teiksim, visas tās villas, kas ir vai Jūrmalā vai Rīgā, kas mēs pupināsimies tikai apkārt miljonāriem, mums nav svarīgi, kā parastais cilvēks dzīvo, pa to jautājums. Bet kas ir svarīgāk? Ievērot likumu. Pirmkārt, pašiem Saeimas deputātiem pašai valstī rādīt piemēru citiem. Pret satversmi. Nevis pieņemt antikonstitucionāls likums un tad prasīt, lai kāds neapiet likumus. Jā. Bet, kāpēc tas būtu antikonstitucionāls? Tāpēc, ka satversme garantē katram Latvijas pilsonim tiesības uz īpašumu. Bet reāli, ja es, piemēram, viņas tiek atņemtas. Tāpēc, kad man pēc tam ir jākonkurē darba tirgu. Man ir obligāti jābūt. Man nevar būt īpašums. Ja man ir atstājis kāds mantojumā. Es pieņemsim, gribu dzīvot, tad man ir sava kaza, ja, piemēram, kā tev, man ir sava vista. Es izdomāju, reku, man ir kāds benzīna, tas te ģenerators, kurus uz ūdeņradu uztais, un es dzīvoju laimīgs. Man neko no jums nevajag. Bet dotajā brīdī man ir jāpiedalās tajā muzikālo krēslu spēlē. Kas ir nauda, ja? Naudas sistēma, pie kam vēl uz parāda balstīt naudas sistēmu. Man jāpiedalās tajā spēlē vismaz tik daudz, lai es nomaksātu to nodokli. Man nav tiesības būt vienkārši hipijam, ja? Sēdēt, audzēt tur margarietiņas un priecāties par dzīvi. Jā, bet nodokļi kā tādi, viņi visi ir... Nē, bet redzi, citus es varu izvēlēt, no citiem es varu atteikties, izdarot savus izvēles. Un pieņemsim, es neiegādājos elektrību, es neiegādājos gāzi, es nepērku cigaretes, es nepērku tādu pārtiku, ko es viņas nemaksāju. Bet pa īpašumu man nav tiesības atteikties no tā nodokļa, jo tad es esmu bez īpašumu, man jādzīvo uz ielām. Par to pašu elektrību jums arī nav. Bet no elektrības var atteikties. Tieši tā, es no visa cita varu kā no servisa atteikties. Elektrība negarantē satversmi. Nē, var atteikties arī, ja ir kaut kāds ļoti dārgs īpašums, tad tiešām ir jāizvērtē, vai tas ir cilvēki. Bet ja man ir, viņi atstājas mantojumā kāds. Man ir dārga pie viņa, tas ir absurdi. Jā, bet cik te jūs maksājat valkā par to īpašumu? Man īpašumu nav. Mēs runājam par pilnīgi. Runa iet par to, ka tie cilvēki, pieņemsim, vecā māte Jūrmalā. Jā, ne vecā māte, bet, teiksim, sieviete ap 40 ar bērnu, viņai ir nomiris tēvs, atstājis mantojumu. Bet es vēlreiz stāstu par Jūrmalu. Ja Jūrmala un Rīga, tās ir tās vietas, kur to visu uzskatāmāk var redzēt. Ja? Un to tur nosaka pašvaldība. Jā, bet pašvaldība nenosaka to, ka ir nekustamā īpašuma nodoklis. Nodoklis kā tāds. Kā tāds. Kā tāds. Nekustamā īpašuma nodoklis, viņš nav pret savu. Jāni, mums tā jāievērā. Man savādāk es... 9, 1 bundē. Paldies!